tehniskas lietas. Iespējams, ka es varēšu iztikt arī bez mikrofona. Vai mikrofonam ir jābūt obligāti? Ir jābūt. Labi, es nedaudz atkāpšos, tāpēc, ka man ir skaļa balss un es varu sākt runāt tā, ka mikrofons ir traucēklis, nevis nāk par labu. Sirsnīgi sveicu jūs visus šajā svētdienā. Nesu sveicienus no visām reformātu draudzēm Rīgā. Pateicos jums, Cēsu draudze, par to, ka jūs uzņemat mūs un ka mēs šeit ar jauniešiem varam būt. Liels prieks par to, ka jaunieši jau ir tik lieli, ka var palīdzēt ar dievkalpojumu vadīšanu un arī ar dziedāšanu. Pirms mēs kopīgi pārdomājam šo raksturvietu no Lūkas evaņģēlija, es aicinu mūs vienoties lūkšanā. Un pēc lūkšanas es aicinu, ka mēs arī varam paņemt bībeles un atšķirt šo raksturvietu, jo ik pa laikam mēs uzrunas laikā ieskatīsimies tajā, kas ir teikts rakstos. Bet šajā brīdī vienosimies lūkšanā un lūksim dabas tēvam palīdzību, lai viņš mūs uzrunā un svētī ar savu vārdu. Lūksim. Dabas tēvs, mēs pateicamies par to, ka tu mūs esi šajā rītā sapulcējis. Tēvs, tu esi mūsu vidū, un tu mūs mīli ar svētu un neiznīcīgu mīlestību Kristū. Mēs lūdzam, lai tu runātu uz mūsu sirdīm ar tavu svēto vārdu. Lūdzu, palīdzi mums nolikt malā mūsu domas un dod mums spēku ieklausīties tavos vārdos. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam. Āmen. Es centīšos runāt pietiekami lēni, lai tulkam dzīve ir vieglāka, nevis grūtāka. Kā jau jūs to lasījumā dzirdējāt, tad šodien mūsu priekšā ir ļoti populāra raksturvieta. Kristieši biezi šo raksturvietu sauc līdzība par pazudušo dēlu. Un pat, kad šis teksts tiek skaidrots neticīgiem cilvēkiem, neviens nepaliek vienaldzīgs. Bet ļaujiet man teikt to, ka šo līdzību patiesībā būtu jāsauc citādāk. Šī ir līdzība par ļoti mīļu tēvu un par diviem viņa dēliem. Ieklausieties, ko Jēzus saka tur 11. pantā, Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā. Tad Kristus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Šī ir līdzība par vīru un par viņa diviem puikām. Mēs jau skaidrojumā to dzirdēsim. Tēvs šajā līdzībā apzīmē Dievu, jaunākais dēls apzīmē cilvēku, kurš vispār neko negrib kopīgi ar Dievu, un vecākais dēls norāda uz tādu kārtīgu un šķietami labu cilvēku, kurš domā, ka viņš ir pietiekami labs. Jautājums, kāpēc ierodoties pie jums viesos, mēs runājam tieši par šo bībeles tekstu. Mums ir jārunā par šo raksturvietu, jo šī raksturvieta ļauj mums ieskatīties Dieva sirdī. Šī raksturvieta mums ļauj pamanīt to, ka Dievs mīl dažādus grēciniekus. Dievs mīl tos, kas ir pavisam viņam pagriezuši muguru un kuri saka, ka viņš neeksistē. Bet Dievs mīl arī tos, kuri dzīvo superīgu, sakārtotu dzīvi un liekas, ka ar viņiem viss ir pilnīgi kārtībā. Ja jūs varat iztēloties karstu vasaras dienu, jūs esat gājuši 15 minūtes un jums gribas dzert. Un jūs ierodaties mājās un uz galda stāv kauss, kas ir pilns ar augstu, putojošu limonādi, un viņa iet pāri krūzes malām, un viņa ir tik veldzējoša,
tik salda, tik jauka. Nu, lūk, tik pārplūstoša un tik jauka ir Dieva mīlestība, ko viņš dod caur Jēzu Kristu. Dievs mīl tos, kas viņam rāda dūri un ir aizgājuši prom. Un debes Tēvs mīl arī tos, kuriem ir ļoti labs CV, ļoti laba dzīve. Tā, ka pat nemaz nevar piekasīties. Arī viņus debes Tēvs mīl. Redziet, lai mēs vispār varētu adekvāti saprast Bībeles tekstu, mums ir jādomā, kas ir konteksts, kas ir pateikts iepriekš. Es gribu, ka mēs kopā varam ieskatīties Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, 1. un 2. pantā. Daudz muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un raksturmācītāji kurnēja. Šīs pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Latviešiem ir vārds bubina. Nozīmē bija neapmierināti. Farizēji un rakstu mācītāji ir šausmīgi neapmierināti, ka Kristus pavada laiku ar tādiem nevisai morāliem cilvēkiem. Tur bija muitnieki. Tie tika uzskatīti par nodevējiem, par kolaborantiem, kas sastrādājas ar Romas impēriju. Viņiem Dieva valstībā vietas nav. Tad iespējams, ka tur bija prostitūtas. Un Jēzus sēdēja kopā ar šiem cilvēkiem pie viena galda. Un reliģiskai vadībai nenormāli nepatika. Un viņi pie sevis bubināja. Kā tas var būt, ka šis Dieva pravietis sēž ar šitajiem, ar zagļiem, ar bandītiem, ar korumpantiem? Ko viņš tur dara? Lūk, šiem cilvēkiem Jēzus stāsta šo līdzību. Bija mīļš tētis, un viņam bija 2 interesanti dēli. Šajā brīdī es aicinu, ka mēs varam iegrimt šajā līdzībā, ieskatīties šajā filmā, ja tā var teikt. Jo Bībele beigās ir interesanta grāmata. Paskatīsimies uz to, kā tad notiek šī te jaunākā dēla aiziešana no mājām un atgriešanās mājās. 12. pāns. Izlasīsim. Jaunākais no dēliem sacīja tēvam: Tēvs, dod man īpašumu daļu, kas man pienāks. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Uz brīdi padomājiet, ko viņš viņam prasa. Tur ir tētis, un tur jaunākais dēls. Un dēls ir pietiekami nekaunīgs un pietiekami liels maita, lai varētu pienākt pie savu tēvu un teikt: es gribu mantojumu tagad. Mantojumu saņem kad? Kad vecāki ir aizgājuši mūžībā. Līdz ar to šis bērns ir nevis tikai egoistisks, bet viņš ir briesmīgs. Viņš pasaka savam tēvam: tu man esi it kā jau miris. Man vajag tikai tavu mantu. Senajā pasaulē cilvēkiem nebija tādas bankas. Līdz ar to šim tēvam vajadzēja pārdot īpašumus, un tās bija problēmas. Tas bija aizvainojums, tās vēl bija dzīves grūtības. Un redziet, šī te jaunākā puikas attieksme, viņa ir simbols. Viņa parāda to, kā cilvēki pēc dabas izturās pret Dievu. Mums patīk lietot Dievu pasauli, bet pēc būtības mums ir vienalga par Dievu, kurš mums ir devis
šo pasauli. Ļoti vienkāršs piemērs. Materiālisms, kas raksturo šo paudzi Latvijā. Cilvēks uzskata, ka manta, labklājība, forša dzīve ir vissvarīgākais. Tā ir prioritāte. Un cilvēks neuzdod jautājumus. No kurienes es vispār esmu nācis? Kāpēc dzīve ir tāda, kāda viņa ir? Kāpēc vispār eksistē ļaunums? Kas ir Dievs? Cilvēkiem ir vienalga. Interesē labumi. Un te ir līdzība ar šo jaunāko puiku, vai ne? Gribu mantu, tētis necik nav svarīgs. Gribam labi dzīvot, tie jautājumi par Dievu necik nav svarīgi. Paskatīsimies uz to, kā šim puikam klājās dzīvē. Kas ar viņu tad notiek tālāk? Es lasīšu sākot ar 13. pantu. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemetinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Viņam vēl tēlu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu un nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Ko jūs domājat par to, kas šeit ir aprakstīts? Kā tam tēvam vajadzētu rīkoties? Lūk, nāk mājās viņa puika, kurš vienkārši viņam pateica, tu man esi kā miris, man vajag tikai tavu naudu. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēva, viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Mēs redzam šeit vienkārši neloģisku mīlestību, neloģisku labestību. Pretēji tā laika standartiem tēvs skrien pretī savam dēlam. Dēlam vajadzēja skriet, bet tētis skrien pretī savam puikam. Un tā vietā, lai uzskaitītu viņam visus veidus, kā viņš viņu ir aizvainojis, tētis viņu apķer, bučo un aicina mājās uz mīlestību. Tēva mīlestība izraisa milzīgu prieku, un tētis grib, lai citi priecājas līdzi. Tas parāda to, ka Dievam ļoti lielu prieku sagādā tas, ka cilvēki atnāk atpakaļ pie viņa. Un Dievs aicina visus savu draudzi priecāties par to.
Es pieņemu, ka mēs visi varam sastapties ar kādu cilvēku, kurš diezko ciniski šito visu uztvers. Kāds teiks, tie ir vienkārši tādi bībeles stāsti. Kāds visam šim ir sakars ar reālo dzīvi? Ja tev, kristieti, šis teksts palīdz dzīvot un iet uz priekšu, viss ir kārtībā. Bet redziet, kad Jēzus runāja par šo Dievu mīlestību, viņš jau runāja par reālām lietām. Dievs ir parādījis šo kvēlo mīlestību, atsūtīdams savu dēlu šo pasauli. Jēzum nebija nekāds pienākums nākt uz zemi. Jēzum nebija vajadzība pēc mums, bet Jēzus atnāca. Bet vēl vairāk, Jēzus nomira pie krusta. Pie krusta viņš tika sodīts par maniem un par taviem grēkiem. Un to visu viņš darīja tikai aiz mīlestības. Un šī līdzība, viņa palīdz mums to izjust. Tētis redzēja riebeklu dēlu, un viņš viņam skrēja pretī. Un apķēra, un bučoja. Debesu Tēvs sūtīja Kristu šai pasaulē, lai Kristus nomirtu par tiem, kas pielūdz mantu, kas ir vienaldzīgi, un lai viņiem būtu iespēja saņemt piedošanu un atgriezties Dieva ģimenē. Ja jums ir kāds cilvēks, kurš saka, ka viņš jau tā nedomā, ka viņš īpaši būtu aizgājis prom no Dieva, tad izaiciniet viņu padomāt šādā veidā. Lai viņš padomā par to, kāpēc Jēzus vispār atnāca. Kāpēc vispār Jēzus nomira? Un ja cilvēks par to sāks domāt, tad pavisam drīz Dievs viņam arī parādīs, ka viņš ir grēcinieks un ka viņš ir bijis vienaldzīgs un necienīgs pret Dievu, kurš viņu ir radījis. Šī līdzība noslēdzās pārsteidzoši. Tēvs teica, priecāsimies, bet līdzība beidzās ar vecākā dēla dusmām. Tas ir liels pārsteigums. Es lasīšu vēlreiz no 25. panta. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atgavis dēlu sveiku un veselu. Un tagad klausieties. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas savu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet tēvs viņam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Bija pazudis un atkal ir atradies. Vai mēs varam uz brīdi iejusties vecākā brāļa ādā? Tu nereizi neesi izlaidis darba dienu. Labojas tēva īpašumā lietas.
Un tagad mājās nāk tas, kurš visu īpašumu ir pakāsis. Un viņam pa godu tiek uztaisīts svinības. Lopi tiek nokauti. Nauda tiek tērēta. Viņš ir šausmās. What? Tas ir jauniešu izteikums. Kas notiek? Kas notiek? Bet pamaniet, ka Bībele pievērš arī kameru tam tētim. Un ko tas tēvs dara? Viņš ļoti mierīgi varētu paskatīties un teikt, lai jau patrako. Ja jau nevar pieņemt, tad lai jau pasēž un padomā. Bet ko saka Bībele? Ieskatieties ar mani 28. pantā, 2. pusē. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Nevis nosodīt, bet mīļi un laipni izskaidrot, kas šeit notiek. Redziet, Jēzus rāda, ka tēvs ļoti mīl savu dēlu. Dievs ļoti mīlēja farizējus un rakstu mācītājus. Un viņš gribēja, lai viņu domas mainās, lai viņi redz Dieva mīlestību arī pret viņiem. Bet vecākais dēls atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tavu kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu ar šņākšanu, bet tu pat man kazlēnu neesi devis, lai es varētu pasvinēt. Bet šitas te, kurš visu pakās Lasvegasā, viņš tagad ir atnācis mājās, un viņam ir bankets uztaisīts. Un tēvs skatījās savu dēlu un teica, dēls, par ko ir runa? Tas, kas ir mans, ir arī tavs. Tu vienmēr esi pie manis. Tagad ir jāsvin, jo brālis ir atnācis mājās. Tā bija briesmīga traģēdija, ka jaunākais puika aizgāja prom. Bet tā bija vēl trakāka traģēdija, ka vecākais dēls visu dzīvi dzīvoja tēva mājās, kā nožēlojams vergs. Viņš visu dzīvi krāja rūgtumu pret savu tēvu, pret tēva mīlestību. 31. pants ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet tēvs viņam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis. Tu esi ģimenē. Es tevi mīlu. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Es esmu dāsns pret tevi. Es būtu priecīgs kopā ar tevi svinēt. Bet problēma ir tāda, ka šis paklausīgais puika vienkārši nepazina tēva mīlestību. Un tāpēc viņš arī nespēja priecāties. Kad tēvs priecājās par noklīdušā puikas atgriešanos. Kā mēs to redzējām no 15. nodaļas sākuma, tad vecākais dēls kaut kādā veidā pārstāv farizējus, rakstu mācītājus. Viņi iedomājās, ka viņi ir grēcinieki, kas ir nedaudz pārāk par citiem. Viņi tā kā lepojās ar savu paklausību, ar savu grēku nožēlu, bet viņi aizmirsa, ka attiecības ar Dievu ir pamatotas tikai un vienīgi Dieva mīlestībā. Jūs varat aizmirst visu, ko es esmu teicis šodien, bet lūdzu atcerieties šo vienu. Attiecības ar Dievu ir balstītas tikai un vienīgi viņa mīlestībā. Pat vislabākais cilvēks ir grēcinieks. Pat vislabākais cilvēks pēc savas dabas ir netīrs un nepatīkams Dievam. Ik viens cilvēks pēc savas dabas
ir Dieva ienaidnieks. Un tāpēc vienīgais veids, kā piederēt Dieva ģimenei, ir caur viņa mīlestību Kristū. Redziet, te ir tas pārsteigums, ka Kristus mira, lai dotu piedošanu visādiem grēciniekiem. Kristus nomira, lai dotu piedošanu farizējam un lai dāvātu piedošanu arī muitniekiem un netiklēm. Kristus mira, lai dāvātu piedošanu tiem, kas daudz grēko, ja mēs tā cilvēciski varam teikt, gan arī tiem, kas šķietami grēko maz. Kristus mira Dieva mīlestības vadīts. Dieva mīlestība bija tā, kas pienagloja Jēzu pie krusta. Reiz es dzirdēju kāda ļoti slavena basketbolista stāstu par savu bērnību. Kādā brīdī viņa tēvs viņam teica sekojošo. Šie vārdi deva viņam drošību visai dzīvē. Tētis teica tā. Trenējies, cīnies, bet lai arī kas notiktu, atceries vienu lietu. Es to vienmēr mīlēšu. Un par to ir šī līdzība. Dieva mīlestība ir pārplūstoša. Viņš mīl visādi veidu grēciniekus. Tos, kas pavisam tālu, un tos, kas ir šķietami tuvu. Redziet, daudzi kristieši, un es tai skaitā, mēs mēdzam ciest no vecākā dēla sindroma. Mēs dzīvojam Dieva ģimenē kā vergi. Mēs piesaucam Dievu par savu tēvu, bet savā ikdienā viņš mums vairāk ir boss, priekšnieks, tas, kurš pieprasa, tas, kurš ņem. Kur tad parādās šis te verga dēls, verga sindroms? Tas parādās tajā, ka mums pavisam vienkārši pietrūkst elementāra prieka attiecībās ar Dievu un dzīvē. Reiz mans treneris, kurš nebija kristietis, viņš stāstīja par kādu savu draugu, kurš bija palicis par kristieti. Un viņš teica, tas mans draugs stāsta dīvainas lietas. Viņš saka, es tagad varu brīvi dzīvot dzīvi. Dievs ir mans tēvs, un es ar prieku varu dzīvot viņam par godu. Mans treneris nekļuva par kristieti. Bet viņš teica, Miroslav, es arī tā gribu. Šis piemērs parāda to, kāda varētu būt un kāda reizēm arī ir mūsu dzīve kopā ar Kristu. Ja tu pamani, ka ilgu laiku tavā dzīvē nav nekāda prieka par to, ka tu kalpo un dzīvo kopā ar debes tēvu, tad visticamāk tevī ir iezadzies verga sindroms, vecākā dēla sindroms. Padomājiet, kā ir maziem bērniem. Viņi pieceļas, redz tēti, mammu,
Un tad, lielā mērā, viņi priecīgi šturmē uz priekšu pa dzīvi. Pa smilškasti, pa bērnu dārzu, visur citur, kur viņi iet. Kāpēc? Jo ir tētis un ir mamma, kas viņus mīl. Un savā būtībā tāda ir ticības dzīve. Dzīve ir grūta. Dzīve kopā ar Kristu arī ir grūta. Bet tās pamatā ir jābūt milzīgam priekam. Priekam par tēvu un viņa mīlestību. Noslēgšu ar jautājumu. Kāpēc ir tā, ka Dieva bērni iekrīt vecākā brāļa sindromā? Tas notiek tāpēc, ka mēs aizmirstam to, cik dārga ir debes Tēva mīlestība. Padomājiet par visaugstāko Dieva mīlestības apliecinājumu pret mums. Tas ir Jēzus Kristus upuris pie krusta. Jēzus varēja arī iztikt bez mums. Bet viņš mūs ļoti mīl. Un tāpēc viņš ziedoja sevi pie krusta. Debes Tēvs ļoti mīl Jēzu, bet viņš viņu ziedoja pie krusta. Jo viņš kvēli mīl mūs ikvienu. Debes Tēvs mūs mīl dāsni, debes Tēvs mūs mīl neaprakstāmi, dārgi un izšķērdīgi. Bet kāpēc ir tā, ka šīs lietas reizēm izsaka tikpat daudz, cik laika ziņas? Tas ir tāpēc, ka mēs aizmirstam, kāds vispār ir Dievs. Cik viņš ir svēts, cik viņš ir šķīsts, cik viņš ir bargs pret grēcinieku, kam nav piedošanas. Kristus krusta mīlestība mūs sasildīs tikai tad, kad mēs saprotam, cik bargs Dievs ir arī kā tiesnesis. Draudzei ir jāredz Dieva svētums. Draudzei ir jāredz Dieva naids pret neglābtiem grēciniekiem. Гнев неспасенным грешникам. Ja draudze šo redz, tad draudze arī spēs baudīt, ne tikai zināt, bet baudīt un priecāties par Tēva mīlestību. Lai debes Tēvs mums palīdz palikt šajā mīlestībā, vienosimies lūkšanā. Pateicos par savu brāļa lūgšanu, tu esi pieņēmis un sadzirdējis, un es arī vēlos kopā ar visu draudzi
nākt tavā priekšā un slavēt tevi par tavu neaprakstāmo mīlestību. Tēvs, tu mūs tā mīli, ka tu netaupīji Jēzu. Jēzu, tu mūs tā mīli, ka tu pats sevi atdevi. Un mēs lūdzam, lai mēs katrs personīgi vairāk pazītu šo mīlestību. Tu redzi mūs, un tu zini, kā mums vajag vairāk iepazīt tavu mīlestību. Lūdzu, palīdzi mums katram to personīgi darīt, lai mēs varētu slavēt tevi, un lai mēs varētu pievienoties tev šajā jaukajā darbā, kur tu glāb grēciniekus. To lūdzam caur Jēzu Kristu.